Labdien! Bija divi draugi, kuri bērnībā draudzējās, bet tad viņi izauga. Viens kļuva par aktieri, cits par mācītāju. Un pagāja ilgi gadi, kad šis aktieris viņš bija jau ļoti pazīstams un viņš jau gāja prom no skatuves. Viņš uztaisīja tādu saviesību un uzaicināja arī šo te mācītāju. Mācītājs negribēja, bet tad tomēr nolēma aiziešu. Varbūt varēšu teikt tur kādu liecības vārdu. Un tad, kad viņš atnāca, tad viņam lūdza, lai viņš kaut ko pateiktu. Bet viņš saka, es uzrunu pateikšu, bet ja tikai tu kaut ko pateiksi no Dieva vārda. Un tu zini, šis aktieris, viņš agrāk gāja svētdienas skolā. Un viņš atcerējās 23. psalmu. Un viņš noskaitīja šo psalmu. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Un viņš ļoti tā, liekas, ar tādu izteiksmi un tā, profesionāli to varēja izdarīt kā jau aktieris. Un tad deva vārdu šim mācītājam. Un kad mācītājs viņš sāka lasīt šo 23. psalmu, viņš to pašu izdarīja. Viņš izlasīja šo 23. psalmu un viņš lasīja tā, ka visi, kas bija tanī svētkos, bija tas, ka viņi visi noklusa. Un jūtams bija, ka viņu skāra šis vārds stiprāk nekā šī aktiera runa, ka viņš bija pat iemācījies to no galvas. Un, kad piegāja šis te aktieris pie mācītāja, pie savu draugu, viņš pastiep viņam roku un teica, es zinu šo psalmu, bet viņš zina ganu. Ir atšķirība zināt vienkārši rakstus un zināt tās autoru. Tāpēc šodien Jēzus, viņš mūs aicina, lai, kad mēs lasām šo te vārdu, lai mēs zinām to, ka tas ir nācis no Dieva sirds. Ka tie vienkārši nav kaut kādas tēzes, kas ir labs, kas ir slikts, bet viss Dieva vārds mums atver šodien Dievu, tāpēc Bībele necenšas pierādīt to, ka Dievs ir. Viņa saka par Dievu, par viņu personību un kāds viņš ir. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums, un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. To mēs rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Jā, to, ko viņš pats bija piedzīvojis, to viņš arī stāstīja, un tanī ir spēks. Un cilvēki jūt, vai tu to vienkārši stāsti no teorijas, vai tev tiešām ir piedzīvojums ar Dievu, ka tu tiešām esi viņu piedzīvojis savā dzīvē. Mīļais Dievs, es ļoti lūdzu tev palīdzi, lai mēs nepaliekam sausi, lai mēs neesam vienkārši cilvēki, kur tikai no prāta, vienkārši no miesas runā un no miesas dzīvo. Palīdz mums liecināt par tevi, Jēzu, liecināt ar uguni, liecināt ar tādu spēku, ka mēs tiešām ar tevi esam tuvās attiecībās. Tāpēc lūdzu svētī, lai caur rakstiem mēs iepazīstam tevi, mīļais. Lai mēs esam nevienkārši burtu kalpi, bet mēs dzīvojam garā un patiesībā. Paldies tev, es pateicos tev Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos!